apkārtnē. Likumsargu rosīšanās saistīta ar organizētās noziedzības grupas izmeklēšanu. Tās centrā ir Latgalē pazīstamais uzņēmējs Elmārs Laizāns. Ekonomisko lietu tiesa viņu atbrīvoja no apcietinājuma pret lielu drošības naudu. Aiz restēm Laizāns pavadīja gadu. Nekā personīgi zināms, ka policijas operācijā decembrī Laizāns atkal bijis starp aizturētajiem. Vairāk Juris Jurāns. Gadu pēc vērienīgās operācijas Rīgā un Latgalē, kad atklāja arī nelegālo cigarešu ražotni, valsts policija decembra sākumā atkal viesojās vairākos angāros, šoreiz Rēzeknes apkārtnē. Arī šajos, kas atrodas netālu no pilsētas centra. Nekā personīgi rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka likumsargi pārbaudīja 9 angārus Rēzeknes apkārtnē. Tajos atrada cigarešu ražotni un 1635 kg sasmalcinātas tabakas to ražošanai, 35 miljonus kontrabandas cigarešu ar dažādu valstu akcijas markām, arī Krievu un Baltkrievu. Operācijas laikā aizturēja 6 personas. Nekā personīgi neoficiāli zināms, ka runa ir par izmeklēšanu, kurā figurē Latgalē pazīstamais uzņēmējs Elmārs Laizāns. Tika veiktas virs 10 kratīšanas, bija noliktava, gan arī šī ražotne. Kratīšanas tiek veiktas viennozīmīgi arī pie aizdomās turamo personu dzīves vietās. Ne visur mēs jau konstatējam tieši šīs cigaretes. Mums zināmas 3 policijas operācijā apsekoto angāru atrašanās vietas. 2 atrodas netālu no Rēzeknes centra, noliktava ielā. Tukšs tur viss ir. Janvāra sākumā, kad ieradās nekā personīgi, svaigi iebrauktās mašīnas liedas liecināja, ka teritorija joprojām tiek izmantota. Var redzēt, ka ir policijas lenta uz durvīm uzlīmēta. Kāds jau ir atplēsis nost, jo tas angārs arī, tā ir atsevišķi adresa angāram. Это сюжет о том, добрый вечер, что под Рēzekne где-то в результате международной операции было открыто подпольное производство сигарет. На большом, хорошем оборудовании. И были известные лица задержаны. Вот один Laizāns местный. Bieži dienas vēlāk ēkas pārpirka vietējais uzņēmējs Ainārs Brieškalns un pēc dažām dienām tās atkal pārdeva. Brieškalns no Polijas firmas iegādājās arī zemi zem angāriem un tā viņam pieder joprojām. Viņi bija kaut kad dzirdēju, kad viņi atbraucams tajās aizvaros, bet tur nekas tam līdzīgs nav. Viņi bija nolinoši informāciju, vai tam bija devuši. Nē, nav tam nekas bijis. Еще один ангар. Это в Лузнове. Это недалеко от Рēzekne. Там был техникум когда-то. Сейчас там военная часть или военное училище. Grupas starpniecība. 15. gadā Meirāns kopā ar partneri no apvienotajiem Arābu Emirātiem dibināja firmu Eiropa Tobacco, kurā bija reģistrēta šajā adresē. Jūs zināt, mēs vispār praktiski viņu neizmantojām, jo sanāca tā, ka biznesa projekts. Mums partneris no Arābu Emirātiem. Jā, kas ar viņu notika? Ar viņu? Jā. Viņš nomira. Meirāns skaidro, ka kopš projekts izgāzies angārs stāvēs tukšs. Oficiāli šeit līdz 2024. gadam bija reģistrēta Grand Logistics grupa filiāli. Pirms 2 gadiem uzņēmums par 45 000 to pārdeva kādai ukrainietei Oksanai Kisilai. Meirāns apgalvo, ka neatceras darījuma detaļas, viņš esot ievietojas sludinājumu internetā un sieviete pieteikusies to iegādāties. Kad iegādājās šī ukrainieta, viņa jums neteica, kam viņa plāno izmantot? Es pat neinteresējos. Tā bija Latvijā dzīvojuši ukrainieti vai? Viņa Čehijā bija, man liekas, cik es atceros. Angāru bijušie saimnieki pār Elmāru Laizānu ir dzirdējuši, taču noliedz, ka būtu ar viņu saistīti. Ēkas nekad nesot izmantotas pretlikumīgām darbībām. Šie cilvēki nav nejauši, praksa rāda, ka tie nav nejauši, un to katra lomu, tad mēs noskaidrosim izmeklēšanā.
Šīs kratīšanas ir daļa no jau policijas lietuvībā ilgi esošās izmeklēšanas. 24. gada nogalē valsts policija kopā ar robežsardzi veica vērienīgu operāciju Rīgā un Latgalē. Tas laikā izņēma vairāk nekā 300 miljonus cigarešu un Ludzā uzgāja ražotni. Aizturēja 32 cilvēkus, no kuriem 25 bija biznesā nodarbināti Ukraiņi. Izmeklēšana ir par organizētās noziedzības tīklu, kas nelegāli ražo un izplata cigaretes Latvijā, Spānijā un Lielbritānijā, un kur iespējamais līderis ir Latgalē pazīstamais uzņēmējs Elmars Laizāns. Tikai personīgi jau stāstīja, ka no tolaik policijas operācijā kratītajiem angāriem 3 atrodas Ludzā. To īpašnieki ir savstarpēji saistīti un pēdas veda līdz Laizānam. Tobrīd Laizāns jau atradās apcietinājumā. Viņa aizturēja vairākus mēnešus pirms kratīšanas, bet citā izmeklēšanā vietā par naudas atmazgāšanu. Tā nonāca ekonomisko lietu tiesā pagājušā gada vasarā, un kopā ar Laizānu tajā apsūdzēta vēl 5 cilvēki. Policija atklāja, ka grupējums vairāk nekā 10 gadu laikā atmazgājis 500 miljārdu eiro. Noziedzīgi iegūto naudu grupējums glabājas speciāli veidotās slēptuvēs. Viena no tām atradās ēkā Rīgā Skolas ielā, kur apsūdzētajiem Laizānam un Purniņam pieder 9 dzīvokļi. Daudzstāvu mājas iedzīvotāji šo slēptuvi nejauši uzgāja pagrabā. Tas bija nodalījums ar seifu un liftu veidīgu pacēlāju, kas ar griestiem veda uz vienu no Purniņa uzņēmumam piederošiem dzīvokļiem stāv augstā. Izņemts pusmiljons. Vai tā vajag kaut kādu mītiska grāmatiņa politiķu vārdu sarakstiem? Es tiemžēl negribu vārdu, nezinu, kas ir politiķis vai politiķiem. Es kaut ļoti interesēta. Un arī cigarešu iepakojumu sagatavoju sagatavoju. Laizāns ieslodzījumā pavadīja vairāk nekā gadu. 6. novembra sēdē ekonomisko lietu tiesnese Ieva Jankovska apcietinājumā izstāda drošības naudu. 2 dienu laikā tika iemaksāts 500 miljonus un Laizānu atbrīvoja. Tiesa piemēroja papildu drošības līdzekļus, aizliegumu izbraukt no valsts, mainīt dzīvesvietu un noteikts, ka viņam jāpiesakās policijas iecirknī. Jautājums par drošības līdzekli tika skatīts tiesas sēdes slēgtajā daļā, līdz ar to plašāku skaidrojumu nav iespējams sniegt. Vienlaikus varam norādīt, ka tika konstatēts, ka pastāv pamats piemērot apsūdzētā tiesības mazāk ierobežojošu drošības līdzekļus un aizstāt apcietinājumu ar drošības naudu, tādējādi nodrošinās arī prokuratūra. No decembrī aizturētajiem cigarešu darboņiem policija apcietinājumu lūdz piemērot tikai vienam, bet tiesa to noraidīja. Savācot pierādījumu kopumu, uzskatījām, ka šī persona tomēr turpina izdarīt šos noziedzīgos nodarījumus, organizēt šo rūpeli. Mēs devāmies vēlreiz uz tiesu un lūdzām piemērot apcietinājumu. Tiesa neņēma vērā mūsu argumentus, un personai piemērots Taču bērnu pavasarī robežsardzes prokuratūrai nodeva Ukraiņiem. Vasarā prokuratūra paziņoja, ka ar 23 no tiem noslēgt vienošanās par vainas atzīšanu un sodu izciešanu. Piemērotie cietumsodi ir robežās no 5 mēnešiem līdz gadam un piespriests maksāt kompensāciju valstī. Laizāna ir lielākā naudas atmazgāšanas prāva Latvijā. Tiesības sargi uzskata, ka noziedzīgi iegūtā nauda legalizēta izmantojot kredītiestāžu un maksāšanas pakalpojumu, kā arī privātpersonu kontus, kas reģistrēti Latvijā, Igaunijā, Spānijā un Bulgārijā. Apsūdzēties savu vainu neatzīst. Jauns pavērsiens advokātu un maksāt nespējas administratoru Mārtiņa Bungas slepkavības lietā. Расследование продолжается. Iespējams viltojas dokumentus, lai sev nodrošinātu alibi. Šādus secinājumus izdara cietušie.